Man tas pirmais jautājums ir tāds, ir tā Maks Pauls Berčī, cilvēks, personība, cilvēciskais aspekts. Varbūt jums ir kaut kas tāds, ko jūs varat nedaudz tādas raksturīgākās iezīmes pateikt, ar ko jums šī personības saistās. Man šis cilvēks vienmēr izraisīs apbrīni ar to, kādā mērā viņš ir bijis tāds absolūti iemiesotais censoņu tips, kas visu savu mūžu, būtībā jau no bērnības virzās uz kaut ko uz augšu, uz priekšu. Jo iedomāties, kā būtībā esot autodidaktam, nonākt svešā zemē, pirmkārt, citā valstī un citā vidē, izsties un būt apveltītam ar tādu raksturu, izturību un tādu mērķa redzēšanu, ka viņš var būtībā uzbūvēt veselu pilsētu. Viņam reiz arī laimējās, bet es uzskatu, ka tā nekad nav ne laimēšanās, nav nejaušības, vienmēr visa likumsakarīga. Un arī, ka viņš tiešām dabūja savu veidu algu par visu to, kā viņš veidojās. Iedomāties visas tās viņa karjeras sākums un vispār atbraukt jau uz Rīgu, sāk kaut kur tur, kā cilvēkam, kas būtībā ir tāds kā pakalpiņš, kādā ārstnieku birojā kaut ko zīmēt, un pēc tam viss tā darbība Daugavpilī pie tā dzelzceļa būves, un visu laiku saskatot tomēr kaut kādu mērķi, viņš grib būt arhitekts, un tas, ka viņam izdevās tiešām kā autodidaktam uztaisīt diplomu darbu, doties uz Pēterburgu, un iedomājieties, tātad no krieviskā vidē, vienā vācietim, un ka viņš visu to paveic, un viņš kļuva par šo te akadēmijas, diplomēto arhitektu, un ka viņš varēja dabūt šo te brīnišķīgo vietu Liepājā tādā brīdī, kad viss notiek, kad viss sākās, kad pilsēta top. Tas tāds brīnišķīgs gadījums. Es vienmēr uz viņu skatos ar tādu lielu respektu. Jo tie tieši tie cilvēki, kuri veido pasauli un izšķir lietas. Bet to redz viņa portretā. Viņš ir tāds pamatīgais vīrs, tāds mazliet varbūt padrūms, bet no milzīgi raksturu caursešanas spēju un neiedomājumām darba spējām. Es tev to viņa arhīvu jau pazīstu ļoti labi, un pirmo reizi es jau 80. gadu sākumā viņu skatīju vienreiz cauri, un tad vēlreiz, un tagad arī rakstot grāmatu, un kad es tā apskatos viņa zīmējumus, viņa tās lapas, jo tas jau nav tikai zīmējums, ļoti bieži tā ir tāda lapa, kur pirmkārt jau ir norasēta vienā pusē līdz malām, pēc viņa apgriezt otrādi, un tas ir apzīmēts, un tur vēl maliņā vēl kaut kas ir piezīmēts, redzēt, ka viņš visu laiku ir kaut ko darījis, domājis, ik brīdi viņš savu ideju grib piefiksēt, viņš kaut ko uzskicē. Brīžiem ārkārtīgi skaista un rūpīgi izzīmē, bet brīžiem tas ir tāds pavisam tāds nevīžīgs kaut kas uztaisīts. Es tā lasu, ka viņš ļoti tā filigrāni strādājis, ka viņš to projektu vēl pēdējos momentos centies izslīpēt un noslīpēt, un kaut kas viņam tā ideja ir nedaudz kaut kur likusies sākotnējā neveiksmīgi, un tā viņš ir skatījies to kopā un strādājis ļoti smalki detaļās. Ļoti pēdējā, tur jau tā lieta, tā bija cita skola, vispār šī spēja strādāt, kā es sakiet, detaļās. Jo tajā laikā vajadzēja ne jau tikai dot tehniskos zīmējumus, kā mūsdienās, un pat tos parasti taisa ar autokādu tagad, bet toreiz vajadzēja prast jebkuru detaļu uzzīmēt, un ne jau tikai ķieģeļu salikumu, bet uzzīmēt visas vējrādītājas, visas rotājumus un ornamentus, kas ir fasādē. Absolūti visu, un ieskatot durvis, krāsnes un parkets, un viss, kas tur nāk iekšā, uzzīmēt kā māksliniekam. Man ļoti skumi ir, ka tagad es zinu, ka ļoti daudz arhitektu to nevar. Un, tā ir vecās skolas un vecās pieejas priekšrocība, jo mūsdienās vispār ir kādam arhitektam pateikt, ka viņam ir jāuzzīmē ēka, un jāizzīmē visi ķieģelīši viņā, visi ķieģeļu likumi, visas rindas un visi vertikālās sadalījums. Vienkārši es baidos, ka studenti pateikt, viņi to negrib un ka viņi nevar, ka viņi palika traki no tā. Pats mākslas vidusskolā mācījos, un man attiecīgi arī nāca topoši arhitekti, kuriem vispār nebija uz to. Viņi vienkārši privātstundas pie mums, lai kaut cik varētu zīmēšanu. Tas ir ļoti bēdīgi, tas to, ko man iecien. Tas nozīmē, ka mūsdienās pieeja pilnīgi visam dzīvē ir ļoti atvieglot. Būtībā cilvēki savu darbu neuzskata par kaut kādu tādu globālu, milzīgu, neizsakām svarīgu uzdevumu, kurām laužās cauri visu mūžu, sevi pilnveidojot. Otra lieta, kas man pārsteidz, ir, cik viņam daudz ir arī
tomēr tādu blakus materiālu, jo tajā laikā, tādā historismu laikā jau ir jāpazīst dažādi stili, kā viņš tur ir pasūtījis, pēc tam dažkārt ļoti dārgas grāmatas nav. Tas viņam arī kaut kur ir parādījies. Tas viss ir Liepājā, tas ir arī tajā viņa arhīvu sastāvā ir. Bibliotēku nesu Neteiksim tik daudz grāmatas, bet viņam ir žurnāli, arhitektūra žurnāli. Tad viņš ir pasūtījis tādas paraugu lapas. Savā laikā vienkārši izdeva, teiksim, dažādu stilu durvju zīmējumu, piemēram, jeb krāsnes, ja? Visādos stilos, galvenokārt Berlīnē, kas iznāca. Un tas viņam ir bijis, un pēc tam, kas ir brīnišķīgi, viņš to visu skatīs cauri un nekad nav kopējis. Man neizdevās atrast pilnīgi nevienu nokopētu paraugu. Ka šis cilvēks, viņam ir galva, ne tikai roku un acis strādājas izcili, ka viņš to izlaidis caur sev, viņš to ir pārdiramojis kā tādā mikserī, ja? Un izdevis ārā savu peču. Es tieši par to biju domājis, savs rokraksts. Viņam ir absolūti savs rokraksts, jo tajā laikā daudz taisa ar sarkano ķieģeli, mājas un zīmē līdzīgs ornaments, bet viņam ir kaut kas tāds, ko uzreiz jūt cauri, tas ir beči. Jo es arī tā jūtu pa Liepāju staigājot, ka, teiksim, arī sarkana ķieģeļa māja un kaut kas līdzīgs, un uzreiz jūt. Ne tās proporcijas, nav tā skaidrība, un arī tas, kas viņam ir šis milzīgais lakonisms. Redzēt, ka dažos gadījumos, kad ir ļoti graznas mājas, visticamāk, pasūtītājs ir teicis, es gribu tur ornaments, un es tur, protams, bet šī paklausīgi arī zīmēja. Bet tur, kur jūt, ka viņam ir bijis brīvs rokas, viņš ir ārkārtīgi moderns. Tā ir pilnīgi 20. gadsimta pieeja. Viņš ir uztaisīt, teiksim, sarkanu ķieģeļu plakani, uzliek kaut kādu skaisti proporcionētu logu, tur kaut kādu vienu mazu detaļu dzegu, un tas sēž brīnišķīgi un darbojas. Heraldiskās lauvas un iztrūkst absolūti. Tur nav visādas liekas lietas, ko toreiz salika un sakrāva cita arhitekta vienkārši, lai viss pat tiktu pasūtītājiem, bet viņam ir tāds īsti vīrišķīgs stils. Mēs viņu saucam tā, mums viņš ir īsts Liepājas arhitekts, tā mēs viņu arī uzturam, jo faktiski es nevaru iedomāties Liepājas centru bez viņa, jo vairākums, kas ir vispār no vēsturiskā tā laikmeta saglabājas, tās ir tieši Berčī projektētās ēkas. Bet man būtu tā interesanti, vai ir citas, teiksim, Latvijas pilsētas, kurām būtu savs tāds zīmīgs arhitekts. Labi, mēs nerunāsim par Rīgu, Rīgā ļoti daudz izcili, teiksim, Grandi strādājuši, Eizenšteins un Laube un viss. Bet tieši tādas, Daugavpils salīdzināsim Ventspils, vai ir savs tāds? Es domāju, ka Berčī tur jau ir tā viņa priekšrocība un laime, ka viņam gadījās būt īstam cilvēkam īstā vietā. Jo Rīgā tur, saprotiet, vai ne, tur bija neskaitām arhitekti, neskaitām pasūtījumi, tur būtībā viena personība viņa nedaudz izkūstē kopīgā ainā. Un arī pārējās pilsētās, tur Daugavpilī arī grūti teikt, tur tomēr nav tāda īsta seja, un tur ir vairāk tas, ko sauc par kroņa arhitektūru, kas apmēram līdzīgi visai Krievijas impērijai. Jo tur jau bija arī Berčīs spēks, ka viņš būtībā nepakļāvās tam, varbūt pat ko gaidīja, jo viņš bija Liepājas pilsētas arhitekts un nevis kroņa. Līdz to, teiksim, karosta arī ļoti skaista, bet karosta atspoguļo absolūti pasūtījumu impērijā no Pēterburgas nāk projekti. Viss notiek pilnīgi paralēli tam, ko dara Liepājā Berčī. Tāpēc es uzskatu viņu šajā ziņā arī par fenomēnu. Bet kā jūs domājat, teiksim, vai nav mūsdienās, teiksim tā, nav nedaudz tas mantojums nonivelēts, ja, teiksim, mēs tagad paskatāmies pa Berčī ēkām, tur taču tagad notiek brīnumaini pārveidojumi, cilvēki liek plastmasas logus, un tam līdzīgs šīm ēkām, vai jūs tas mantojums tiek adekvāti novērtēts un saglabāts? Diemžēl ne pavisam un ne pavisam. Tā jau ir tā lieta, ko var teikt ne tikai par Berčī, bet par visu Latviju un diemžēl arī par visu Eiropu un pasauli. Tur ir grūti kaut ko pateikt, izņemot nožēli, tas ir mūsu laiks, un arī Liepājā es jau esmu bijis iekšā vairākus gadu desmitus tajās viņa problēmās, un arī zinu, kas ar katru māju notika, kādas bija cerības, kuras pēc tam vīlās, kādi bija pasākumi tur māju nopirka, un viņi aizgāja bojā, acis priekšā tika izlaupīti un izdamolēti. Ko tur var teikt? Tāds ir mūsu laiks, un tur ir mūsu laika vājums. Un, ja es iedomājos, ka Berčī laikā var uzbūvēt māju un katru logu padarīt par tādu amatnieku mākslas darbu, paštāti krāsnes. Katrs durvju rokturis, ir mākslas darbs. Būtībā viņš gluži tāpat kā pirms tam varbūt baroka laikā, viņš tikpat perfekti māju iecerēja kā kopīgu, sumāru mākslas darbu.
man tas tur viss ir brīnišķīgi. Viss ir brīnišķīgi vienā stilā, viss ir pārdomāts un viss ir skaists. Es saprotu, ka restaurēt pat nevar, teiksim, kaut kādu līdzekļu taupīšanas dēļ to autentiskumu panākt, bet, man tas vienkārši šausmīgi tas, ka pat tās logas, teiksim, liekot, šos jaunos, ka pat netiek tas oriģinālais zīmējuma paraugs izmantots. Jā, tas ir īpaši bēdīgi. Es vēl piekrītu, ja galīgi tā situācija ir bezcerīga un tiešām koku logus ir ļoti grūti restaurēt, to izzina arī no Rundāles pils, bet, kad arī nav varēts atrast arī Eiropā to veidu, kā, teiksim, pilnīgi nomaina viņus plasmas. Vismaz taču varēja atrast veidu, kā viņu var taisīt kā imitācija, kā kopiju no koka loga. Tad jau tas nebūtu tik briesmīgi. Ja viņš vismaz savā formā sadalījumā, tajā prosējumā, viņš atbilst tam oriģinālam, bet ieliek kaut ko pilnīgi, kas šķērso būtībā māju pa galam. Bet kā ir, teiksim, ar Bērči ārpus Liepājas, pieņemsim? Kāda ir tā loma, teiksim, vispārējā arhitektūras vēsturē viņam Latvijas tādā kontekstā? Mums ir daudz labu arhitektu un izcilu arhitektu, pat teikšu, darbojušies. Kā tas, teiksim, tiek vērtēts ārpus Liepājas, tas Bērči, teiksim? Viņi ir ļoti daudz. Ja runā par baznīcām, protams, tā ir tas vainas baznīca pats par sevi, un es domāju, viņi arī pamanām. Viņi arī kaut kas tāds ļoti, ļoti stabils un monumentāls. Bet, tās ir muižas. Tās ir daudzās muižas, kas ir no Liepāja, protams, Kurzemē. Tur ir vesela rinda. Un bija tas, kas pēc 5. gada notika, tur jau viņam pavērās atkal milzīgs darba lauks, jau šī te bēdīgā lieta, viss tā bezjēdzīgā muižu dedzināšana deva viņam iespēju darboties gan kā restauratoram un kopā ar saviem dēliem arī radīt kaut ko jaunu. Es domāju, ka Bečī pierādīja un arī Maks Teodors un Vido Bečī arī šajā muižu celtniecības laukā ļoti interesanti diapazoni. Tur ir viss kaut kas. Tur gan Bečī piedāvā pat veco neogotiku. Tad viņš piedāvā atjaunot tā kā bija, teiksim, kā restaurators darbojās. Vai, piemēram, tā kā Sieksāsts muižā, Sieksātēs, Kalnu muižu. Kalnu muižu esmu redzējis. Tur ir interesanti, tā kā Vido Bečī taisa tādu pseido 18. gadsimtu, kaut kā pseido rokoko, iekšā viens interjers ampīra stilā, otrs barokāls, atkal tādu veidu. Un vai, teiksim, atkal kā Vecpilī, ļoti interesanti, faktiski tas bija tādā Vecpils tādā vēlā ampīra stilā ieturēta tāda atjaunošana un nedaudz papildināšana tādā restaurācijas virzienā. Un kas vienlaicīgi pierādīja ļoti smalku gaumi un arī pierādīja to, ka viss šī te Bečī klāna darbība ir ārkārtīgi plastiska, kas man ļoti imponē. Gan vecais Bečī, gan Maks Teodors un Vido saprata, ka šajā jaunajā laikā, tad pēc 5. gada ir jaunas vēsmas, ir jauna stilistika, un tur daļēji ir, teiksim, baroka atkārtojumi, tur ir neoklastisms, protams, jūgenstils visām pa vidu vēl, ko arī viņi ļoti taktiski ir pratuši iesaistīt. Tas ļoti interesanti arī, ka, protams, ka Bečijs pieņem, ka viņš īpašās ejosmā par jūgenstilu nebija, un tāpēc nevēl viņš dažkārt lūdz dēlam Vido kaut ko tādu modernāku uzzīmēt. Bet viņš arī tajā iekļāvās, un rezultāts bija ļoti, ļoti labs. Tur ir kaut kas tāds, kas ļoti bieži pietrūkst mūsdienu arhitektūrai. Jo mūsdienu arhitektūra pirmkārt, diemžēl, ir dogmatiska. Tas nozīmē, ka viņi tagad modēja tas un tādas kastes, un tagad viņas ir sašķieptas, un tagad ir vairāk stikla un mazāk stikla. Bet, kad toreiz viņi saprata, pats galvenais ir uzdevums. Jums jāceļ vienalga, vai tā ir eleganta villa Jūrmalā, vai tā ir fabrika. Vai tā ir bankas māja, vai, teiksim, tā ir muiža vai baznīca. Katrā gadījumā, kas ir burvīgi, ka Bečijs saprata, tagad viņš ietu tajā objektā un viņš domā, kas tur der. Un tas ir tas, ko nedara mūsdienu arhitekti. Es ar šausmām skatos, kādā mērā viņiem iedzītas galvā ir pāris schēmas, ar kurām viņi operē. Tā vietā, lai viņi aiziet un saprast, tas šeit nedara. Tas nedara, tas ir neatbilst vietai, Un šis ārkārtīgais jūtīgums tajā laikā, tas ir Bečī, bet arī viņš ar daudziem citiem protams. Es negribu teikt, ka tā ir vienīgi Bečī īpašība, bet kas interesanti ir, ka Bečī, būdams cilvēks ar raksturu un mīlēdams savas jaunības ideāls, ka viņš prata kopā ar dēliem atrast arī tādu turpinājumu. Līdz pat savai nāvei viņš turpināja attīstīties savā veidā un būtībā ļoti daudz, ko izdarīja arī kā tāds restaurators. Runāja par muižām, kas man pārsteidz tajā
arhīvā. Tur ir vesela kaudze ar lapām, kur viņš pats pie tām, nevis dēli. Viņš ir bijis un uzmērījis drupas, kas ir ļoti aizkustinoši. Viņš saglabājis, mums ir dažādu māju, uzmērojums vienkārši. Tas ir tāds plāna papīra lapiņas zīmoli, tas ir skicis, tāds kroki. Bet arī no tāda ļoti liela rūpība un iedziļināšanos un detaļiņas, un pēc tam viņš kaut ko tur atvasina, atkal no tā, kas pirms tam ir bijis, teiksim, dzērus možā ļoti interesanti, kādā veidā iekļaujoties tajā stilistikā. Tur tiek zīmēta arī jauna veitvera un vestibila durvis veitvers, un tas viss ir ļoti smalki, tā kā tas varētu būt gadus, teiksim, 80 pirms tam, tādā Biedermeira un Belīna ampīra laikā. Tā kā arī tas viss... Bet pārsvarā jau šī darbojas Kurzemes pusē. Tas gan jā, tāds Cesvājiem, tas, protams, ir izņēmums. Izņēmums tieši tā, un Rīgā vispār nav nekā. Rīgā bija ļoti interesanti, viņu māja ļoti interesanti. Viņi atradās starp Artilērijas ielu, vecot netālu no Artilērijas ielas uz Brīvības ielas virzienā uz centru. Tur tagad ir tukša vieta. Tā bija kopa māja, divi stāvi ļoti interesanti. Kaut kā tā ir gotika, ne gotika. Tiemžēl viņā pirms gadiem 20 noplēs. Bet ar kādu pamatojumu, teiksim, noplēs, vai tomēr tas netika vērtēts kā tāds kultūras piemineklis? Tajā brīdī viņa nebija. Rīgā viss tas ir daudz sarežģītāk. Jā. Viņam ir tik daudz māju aizsargājumu, ka tur tāds nabaga bečīti pazūd tajā visā milzīgajā jūrā. Un tā viņš aizgāja, un tas ir ļoti, ļoti bēdīgi. Bet šī jau mazāk vispār darbojas ar kokiem patiesībā, ka viņam jau tomēr, man šķiet, ka varētu uz rokas pirkstiem skaitīt sēdus. Jā, tas tā ir, jā, un arī kāpēc tā māja tāda bija. Nācinot kaut kāds viņa paziņa Rīgā dzīvoja, pasūtīja viņam. Jā, tas ir ļoti liels retums patiesībā, Berčī koka ēka. Bet es, teiksim, gribēju jautāt, vai Berčī, teiksim, sava laika, es viņu tomēr vairāk vai mazāk uztveru. Viņš, protams, darbojās arī pēc 5. gada, jaunajā 20. gadsimtā, bet tad 19. gadsimta otrā pusē. Vai viņam bija savu, teiksim, laika biedra vidū, viņš ar kaut ko izceļās, jo tajā laikā, jo es teikšu tā, ka tās spilgtākās personības jau uzplauka, man liekas, tā gadsimta mījā, teiksim, ko es teiktu. Bet Berčīm bija mazliet agrāks periods nedaudz, kad viņš jau sāka tā aktīvi izpaust. Lieta ir tāda, ka tajā laikā, kad viņš darbojās, arhitektūra kopumā Eiropā jau zaudē lielā mērā savu personīgo pienesumu. Jo tieši tā historismu laika tieksme viss standartizēta, tad parādās tās paraugu grāmatas, ko es jau pieminēju, un kuras ļoti bieži tiek vienkārši nokopētas. Mēs jau arī zinām, pēdējais krastiņām kādā veidā pats Eizenšteins. Pavisam nebūtams cilvēks bez fantāzijas ņēma un gatavs tur austriešu projekts ņēma un burtiski nokopēt. Bet Berčī to nedarīja, bet lieta ir tāda, ka viņš vienkārši, mēs viņu tagad ieraugam, varam novērtēt, bet tajā laikā arhitektūra tādā mērā netraktēja kā mākslu, kā individuālu mākslu. Ir jāceļ māja, viņai jābūt zolīdai, skaistai un pamatīgai, un cilvēki strādā. Un mēs paņemam, teiksim, to pašu Henriku fon Šēlu, kas, zinām, mērā viņa skolotājs varbūt ne tik daudz kā tāds patrons, un pie kura viņš arī bija strādājis. No Henrika fon Šēlu mēs zinām tāpēc, ka viņam tur bija daži tādi redzamāki pasūtījumi, viņš strādāja Rīgā, bet visumā, redzēt, tas ir varbūt 20. gadsimta arhitektūras pētniecība, viņas ir izcēluši saulītē, teiksim. Jānis Krasniņš ir tik daudz darījis, lai tagad parādītu, tas darīt tā un tas tā. Arī tik vērtīgi redzēt, tad, kad viņi darbojās. Tad jautājums bija absolūti savādāk. Vienkārši es gribu celt māju, kurš man taisīs, un ne tāpēc, es tagad ņemšu to, jo tas ir liels ģēnijs. Viņš bija amatnieks. Vienkārši tas bija kā praktisks pasākums. Lētums, protams, spēlē lielu lomu, un dzēr to jau vairāk ir būtiski tas, kāda bija atbildības sajūta katram cilvēkam pēc sevi. Un redzēt, kas man izlaisa vislielāko abrīnu, ka Berčī piegāja tam nevis kā ražošanai, bet kā koncepcijai. Jo šis vārds, ko mēs mūsdienās esam jau nobanalizējuši, tajā laikā jau ļoti reti bija. Cilvēkiem reti bija principi. Parasti jau ir arhitekts tā, viņš, ko grib pasūtītājs, lūdzu, tāpat kā mūsdienās. Bet Berčī redzēt, ka viņš ir vilcis savu, tikko viņš var. Viņš taisa savu ārkārtīgi sterilo, galēju lakonisko stilu un pakļaujās tikai tur, kur galīgi neuzspied. Bet jau nebija lēts arhitekts, tikai saprot. Vēl nebija lēts. Viņa arī novērtēja, viņš bija kaut kāda kvalitātes zīme, un cilvēki prat novērtēt. Viņa pamatīgo, viņa rūpīgo pieeja, viņa
Nu, vienkārši viss viņa labās īpašības. Domāju, arī kā cilvēks vienkārši, ka viņš imponē savu. Kā jūs domājat, kāda būtu Liepājas tā pilsētvīde, ja nebūtu tas Berčī savu laiku darbojies? Vai tas būtu kaut kas, vai Liepāja nelīdzinātos zināmā mērā Ventspilī varbūt? Nu, Ventspilī, redziet, Ventspilī nebija tik daudz naudas, tāpēc tur Vierens nekad nebūtu bijis tāds, arī Berčī neko Ventspilī daudz nevarētu izdarīt, un nevēl arī viņš Ventspils Rācmam taisīja vienu alternatīvu projektu, ko gan nerealizēja. Bet, redziet, kas ir Liepājā, bija jau arī citi arhitekti. Tur ir Deno un īpaši Luis Melvils. Kas man jāsaka ir, Melvils ir ļoti bezpersonisks. Tur tas ir no Melvila, mēs jau maz ko zinām, bet tas, ko viņš ir taisījis, ir vienkārši neinteresanti. Mēs nekad neteiktu Liepājā, Melvils nekad nemīlēja Sakino ķīģeli, jo to faktiski atnes lielā mērā Berčī no Prūsijas. Jo, ko var teikt? Tas ir arī reģionāli īpatnība. Ja jūs aizbrauciet, piemēram, uz Austrumu Prūsiju, to, kas vēl saglabājusies, ir Polijas daļā. Jūs redzēsiet daudzās pilsētiņās un gandrīz var teiksiet, tas jau ir kā Berčī. To jau var Klaipēdā vēl šo to redzēt. Jā, arī. Redziet, tur mazliet ir tas reģionālais moments. Bet viņš viņu ienes šeit un līdz ar to pārveida par kaut kādu savu brendu. Saknēs ķieģelis palika viņa zīme, un viņš viņu izspēlēja ar lielu variācijas spēju, un pēc tam ar galvenais, kas ir tam laikam brīnums, ar spēju atteikties no greznības. Jo tas ir neiedomājams tikums, jo tajā laikā cilvēki vienkārši nevar iedomāties. Skaistais varētu būt vienkārši. Un ka viņš to spēja saprast, pilnīgi varētu domāt, ka viņš ir skatījies gadus 50 uz priekšu un aptvērs kaut kādu, nezinu, tur kubismu laikmetu vai kaut ko tādu. Viena tā Melvila ēka, ka jūs tā sākt runāt uzreiz iedurās spriekni. Tā ir tāda tipiska Krievijas, teiksim, provinces, tas Melvils ir neinteresants. Viņam nav nekāda tipiska kaut kā tāda specifiska pazīme. Jā, Toboļas kar var tādu atrast, kaut ko līdzīgi. Absolūti, jā. Tā kā Liepāja būtu bijusi ļoti eklektiska, un tur būtu bijuši pasūtījumi, droši vien tur nākuši kaut kur no Rīgas, un kaut kas būtu, nezinu, kur vēl, viņai nebūtu savsēja. Savsēja nebūtu. Nu jā, tad mēs atgriežamies vēl pie tā, kā tad ar to, teiksim, vai nav tā, ka daudzi, teiksim, arhitekti, tomēr ar saviem namiem, ar to, ko viņi devuši pilsētā, jau paši pa sevi uzceļ pieminekli. Vai ir tāda analoga vispār redzami, ka, teiksim, pazīstamu slavenu, teiksim, raksturīgi arhitektu vārdos, teiksim, sauc laukumus, ceļ viņiem pieminekļus un viss. Es neesmu to piefiksējis diezko. Man šķiet, ka arhitekti jau paši ar saviem namiem tos pieminekļus ir uzcēluši. Jā, tas ir interesants jautājums. Pēkšņi man jādomā par Rastrelī pieminekli, gan cits ir ļoti neveiksmīgi Bistijā, Caskais selo, Katrīnas pils maliņā. Bet jā, tāda kaut kāda skvēra vai ielas. Jā, taču ir Rastrelī iela ir Romā. Nu, tā būtu Roma. Kaut kur, jā. Ir. Es kaut kad uzdomājos, tā bija Roma vai kas tā bija pat pilsēta. Bija ļoti pārsteigts. Lai gan būtībā man pat tas liekas saudabīgi. Man šķiet, ka Rastrelī vairāk jau ir tomēr operējis. Droši vien ir kaut kādā brīdī, kaut kad, es domāju, ka 20. gadsimtā. Protams, ka 20. gadsimtā vienkārši izceļot lielu Itāli. Saudabīgi, vai ne? Jā, es domāju, ka tāda Itāļu nacionālisma pazīme bija, kāpēc viņi to ielu nosauc. Bet visā visumā jums ir taisnība. Jā, kur vēl būtu? Vāsās, teiksim, Šinkala iela vai? Es arī to pētīju, skatījos, kā tas jautājums ir. Jā. Jo man šeit nav Eizenšteina, iela, man šķiet, ka nē. Bet tā ir došana Sergeja. Jā, nav taču vecākā saka Eizenšteina iela. Es ar tādu pieminekļu arī nekur nav. Tāpēc man tagad ir, teiksim, tā, kā jums liekas, vai tā vispār ir veiksmīga ideja, teiksim, vai tas nebūtu kaut kas tāds diezgan neparasts, ja mēs teiksim, vienam arhitektam veltām vēl pieminekli, lai gan tur apkārt ir tik daudz pieminekļu, kā saka, jau viņa ēku veidolā, un, teiksim. Es domāju, ka tas ārkārtīgi skaisti, un ka viņš ir pelnījis to, un tas būtu arī no Liepājnieku puses tāds cēls žests, ka viņi būtu gatavi to atzīt. Un vispār jau viss tā kampaņa, kas tika vest toreiz ar tām plāksnībām un tālāk, tas ļoti, ļoti simpātiski, jo tas rāda arī Liepājnieku,
apzināšanās spēja, ir viņa tāds identificēšanās spēja, kas pavisam nav izplatīta. Tajā ziņā Liepājumā vienmēr ir bijis ārkārtīgi simpātiski tāda savu patība, to, ka viņā ir kaut kas, ko teikt, jā, tā ir Liepāja, tas ir liepājniecisks, tie ir liepājnieki, bet daudzām pilsētām to nevar teikt, jā. Tas vienmēr tas gaisā ir bijis tas jau, kas jau 18. gadsimta man pārsteidz, jo es uzskatu par vienu no visu laiku lielākajiem fenomēniem Latvijā - Trīsvienības baznīca. Jā, piekrīt. Tas ir kaut kāds pilnīgs, nenormāls ārprāts. Kad ir pieticīgā mazā koka, jā, vēl pirms Bečī parāda spēju uz kaut kādām gigantomām. Iedomājieties šajā mini pilsētiņā milzu katedrāle, absolūti Eiropas līmeņa katedrāle. Jo, ja mēs tā ļoti aspējam pie visu tā mantojuma, kas Latvijā, no mākslinieckā viedokļa, ir tikai divas celtnes, kuras bez iebildumiem ir eiropeiskas. Un tā ir Rundāls pils un tā ir Trīsvienības baznīca. Trīsvienības baznīca vien vispār, es teiktu, ja ne vienīgais baroka piemineklis Liepājā. Kur tad Liepājā vispār ir runā par tādu absolūti eiropeisko baroku. Piemēram, kaut vai ārā arhitektūra ar visu šo te, tādu īsti apdēru ar visām kolonām, kapiteļiem, balustrādēm un portāliem, vai, teiksim, logu sandrikiem ar tiem ornamentiem iekšā, kur ir viss izcilākā līmenī. Latvijā nav no rokoko plastikas nekā līdzīgi nav. Nekur. Rīgā arī nē. Jā, man pat šķiet, ka es arī nezinu analogu tai celtnē Trīsvienības katrā. Man vispār sirds žaudos, ka es redzu, kas notiek šobrīd. Bet vismaz tur jau kaut kas grib notikt, un pat bija tieši apspried arī par to balustrādu un arī par to fasādu, un atcīmot kaut ko jau darīs, vai, teiksim, iekšējā iekārt, ja, tādas kvalitātes rokoko. Jā. Tas ir absolūti tīri Eiropa bez jebkādām atlaidēm. Bet, ziniet, problēma... Jo, teiksim, daudz kaut kas patikt arī, un, teiksim, tā patvarna saka, teiksim, tur Doma baznīca un cits. Bet tas viss ir, zinām, lokālismu zīmolu. Tur, Trīsvienības baznīca Liepājā ir tā kā viņi būtu izgriezti kaut kur Eiropā, atcelt un iestādīt šeit iekšā. Ziniet, man vienmēr tomēr liecies tā, ka daudz kas atkarīgs no mācītāja. Redzēt, mums ir Annas baznīca, no Bečī projekts, protams. Tur man ģimene ir 5. paudzē, esmu Annas draudzēji, bet es zinu, kāds mums ir mācītājs. Jūs esat veids tagad, kāda restaurē, teiksim, Annas baznīca. Tas ir kaut kas pavisam cits un nolieciet pretī Trīsvienības baznīca, kur ir daudz skaistāk un greznāk savā veidā, ja mēs runājam tā tīri subjektīvi, varbūt arī objektīvi no tādas vēsturiskās vērtības. Kas ir Annas baznīca? Tas ir Sēfrenes altārs patiesībā, kas ir ļoti unikāls. Jā, bet arī sapciet, tas ir interesanti arī, ka liepājnieki bija spējīgi to saņemties. Jo tajā brīdī jau nekā nebija. Jo Lesteni nāk pēc tam būtībā kā atkārtojums. Bet tā bija mācītāja konkrēta darbība. Jā, tas ir, bet arī iedziet ar liepājnieku, un nevis kāda cita. Un tas ir jājautā, kāpēc Liepājā ir spējīgi uz Annas baznīcas altāri, tas ne jau vēl te viņš ir viens no kultūras kanoniem. Jā, tas ir kanons. Cik tur maz tajā kanonā ir iekšā, ja? Tas ir viens. Viennozīmīgais. Tā kā tas ir kaut kas tāds liepājniecisks, un tas arī, un tagad tas Bečī elements iekšā. Un tā kā es ļoti priecājos, ka liepājnieki arī izdarīt šo gājienu, ka uztaisīt viņam pieminekli. Bet interesanti, kas tad notiks tagad jau iedzēns piemineklis visiem uzreiz, jau eksplozija, bet šī te Rīgas atgadījuma sāksies nākošais etaps. Es piemēram, protams, runājot tagad ar ieceri pagaidām. Pirmais solis ir galvenais ir nosaukt to laukumu viņu vārdu. Tas ir tas vistaustāmākais. Tas piemineklis ir iecerēts pēc tam, un jau tagad jau tā runā kulāros, kāds viņš izstīsies, un tā doma jau ir par to, ka visticamāk viņš būs tāds tā kā līdzīgs simpātis, tā kā Ventspilī Valdemārs sēž jau, bet nevis uz soliņu viņš sēdis, bet ar tāds, kas iekļausies, ka jebkurš cilvēks viņam varēs pieiet klāt. Šis iespējams būs pie savu rasējumā galda, pie rasējumā dēļ. Kaut kas tāds ļoti cilvēcīgs. Bet šajā gadījumā būtu vēlams, ka viņš būtu maksimāli realistisks. Jā, tieši tā. Tā reiziet ar to operas pieminekli nelaime tāda, ka nevar deju rādīt kā realistisks cilvēku, kurš lec, ne? Un tad to šis neapšaubām bija vajadzīgs taisīt viņu abstrakt. Bet pēc šī gadījums ir diametrāli pretējs. Tieši tā. Tur prasās taisīt viņu tā, kā viņš ir tajā vienīgajā fotogrāfijā. Tā ir vēl absolūta mistika. Jo arī taču te bija atbraukusi Angelika Bečēs, ja viņa vēl vēl aizpagājušā nedēļā, viņa runālē bija kaut kāds jau reiz, un ka ģimenē arī neviena bilde. Neviena bilde? Neviena. Ziniet, es šausmīgi palaidu garām, viņa mazbērni, ja es nemaldos, viesojās Liepājā arī, pat, man liekas, ka tā bija. Bet tā jau bija tā viņa. Jā, tā bija viņa. Viņa ar savu brāli. Ar savu brāli, Jā, Angelika ar savu brāli. Jā, es jau viņu pazīstu, bet viņa arī nav.
Un man pateica vienkārši, un es biju nokavējis visu to. Viņi jau bija aizbraukuši, ka es vienkārši uzzināju. Jā, viņi ir ļoti aizrautīgi cilvēki. Jā. Bet es par to foto ļoti interesanti. Pirms tam bija vienā avīzē pavisam tāda bēdīga bildīta. Un šitā atradās savukārt arī vienā publikācijā, bet labāk. Es viņu vēl tur apstrādāju digitāli, un tāpēc, grāmatā daudz maz iznāk. Bet tas ir viss. Fotogrāfija nav neviena. Tā nav fotogrāfija. Pārsteidzoši. Tas ir no izdevuma. Tas ir viens tāds rakstu krājums iznācis. Es gan pieļauju, ka varētu tās fotogrāfijas atrasties, bet ja zinātu, kur meklēt. Bet saprotiet, taču es jau esmu meklējis no 82. gada. Un nekas nav, tāpēc, ka daudz kas aizgājis, ko es domāju, privātos arhīvos. Jā, bet redziet, tas ir dīvaini, un arī tāpēc viņa paša arhīvā nav. Un es skatījies arī tāpat arī, ka tur Jānis Gintners un citi vēl nekas strādāja. Viņi jau zināja šo problēmu. Bet Gintners trausmīgi aizlaida fondus patiesībā. Jā, bet šis jautājums viņam vienmēr bija, un arī viņš teica, ka viņš alaži domājas grupu bildēs varētu būt, teiksim. Es ar par to domāju. Liepājnieku kompānija, Jā. Nav. Et šoreiz visas grupu bildes muzejā es 3 reizes izcilājis, jā. Meklēdam zinot, kā viņš izskatās. Jā. Nav. Jā. Tā ir mistika, līdz ar to arī šis piemineklis būs jātaisa no šīs vienīgās, no žurnāla reproducētās. Mēs tā domājam, jūs esat redzējis, ka tā jau cenšas Liepājas doma taisīt to pilsētu vidi, tā paši telefonisti un kas sēžas stabos un galdnieki, kas dēļas tieši, ka tomēr viņi ir maksimāli tādi realistiski un visiem cilvēkiem pieejami tajā pilsētu vidē. Jo mēs tā novērtējam, ka tas ir labāk, kā saka, kurš cilvēks var identificēties ar to vietu nekā, kas ir kaut kas tāds salds un nepieejams. Un Berčī ir šī gadījumā jau tas idejiskais ir tas, ka viņš ir arhitekts, mēs dzīvojam tais viņa mājās, mēs viņās ejam savās lietās un tam līdzīgi, un mēs gribam tam Berčī uz plecs par to. Tieši tā, jā. Liels paldies par sarunu. Es priecājos, ka vispār tas notiek un ka šī kustība iet uz priekšu, un tas vienkārši lieliski. Liepāja man ir kaut kā tāda īpatnēja vāja. Es pēc tam viņu pirmo reizi ieraudzīju ļoti, ļoti vēlu. Viņai nevar iekļūt. Tā bija jaunībā nemaz. To es arī atceros. 70. gados pirmo reizi viņu ieraudzīju. Bet man ārkārtīgi iepatikās. Un 81. gadā mēs bijām no muzeja. Nevis pirmo reizi mums bija 70. Kad sākumā mēs taisam inventarizāciju. Tad otrreiz mēs to darījām 80. un 81. gadā. Un tad dzim tā doma, ka vajadzētu grāmatu par to. Bet Hercogišķis pilsēta tomēr. Tas bija loģiski, ka jums tur bija jābūt. Jā, un tur viss, mēs toreiz taisījām māju tādu inventarizāciju. Toreiz jau viss vēl bija labākā stāvoklī. Un to pirmo reizi, kad mēs bijām 70. 71. Daudz durvietas vēl bija skaistas. Es pēc tam palika. Daļa pat nebija nofotografēta. Man bija tāda piezīme grāmatiņa, kur es visu to zīmēju iekšā un aprakstīju, un kas pēc tam palikā vienīgais. Un tās ir daudz, kas aizgāja. Un tad, kad mēs bijām 10 gadu vēlāk, 81. jau daudz kā nebija. Tagad pavisam maz ir. Protams, mēs taču Stendera ielā vēl tās mājas vēl labas vēl tur pētījām un eņķis ņēmām laukā. Mēs pa laimi vismaz tad izņēmām. Es nezinu, Vāriņi jau arī jūs skatieties, ka tur varbūt tās kā tagad restaurē tās vecās koka ēkas, viņas arī neautentiski, ļoti neautentiski. Jā, tas jau skumji ir, bet tas nākošais etaps savukārt ar Zviedrām, visu tur tā izpēt un tie visi tie glaznojumi. Pat ja mums jau tajā laikā mēs tikai pieņēmām, ka tā ir jābūt, mēs to zinājām no muižām. Ja mēs to darījām regulāri un mēs secinājām, mēs neatradām nevienu muižu, kurā nebūtu sienu vai griestu glaznojumu. Vienalga, 18. gadsimta vidus otrā puse, 19. gadsimta visos ciklos, visur vienmēr kaut kas ir bijis. Un izrādās ka Liepāja arī vēl bagātīgi. Un es pārsteidzušies tas, ka tas viss ir tāda pamatīga krāsa, kā saka viss. Bet vismaz ir. Es vēl priecājos, ka tajā vācu izdevumā man bija iespējams vēl kaut ko ielikt. Jūs ziniet, to mans grāmatnīca vācu izdevumu. Vācu izdevumu es gan nezinu. Ne. Vācu izdevumu es tiešām nezinu. 7. gadā. To es nezinu. Un tur man bija iespējams ielikt iekšā to informāciju, ko es no Zviedrām dabūju. Barokus klasicismu zinu, protams. Liepāja barokus līdz klasicismam to zinu. Berčī zinu. Bet tas vācu izdevums ir papildināts tas no baroka līdz klasicismam. Tā papildināts, jā. Tur iekšā ir tās lietas, kas tajā brīdī nebija atsekts.
šie gleznavījumi, zviedrāni materiāli. Bet, ziniet, es jums uzdāvināšu, man jau veselu čupu, jo tur nekāda autora honorāra nebija, bet man veselu kastu. Vai, brīnišķīgi, es būtu ļoti pateicīgs. Es jums aizsūtīšu. Es būtu ļoti pateicīgs. Tā, jo es galvenais man ir tāda vājība, ka es cenšos lūgt ar autogrāfus. Jā, jums... Tā, es nosaušu vizītkarti. Tā, vizītkarti, jo tā man visticamāk nebūs, jo man nav maks, man maks ir mašīnā. Tā. Labi, tad es nerakstīšu. Tā, Birze Viktors. Tā. Rojas iela 5, 1. Liepāja LV 3407. Es būšu ļoti pateicīgs. Jo sevišķi par autogrāfu. Jā, es ierakstīšu tur iekšā. Jā, liels paldies. Jā. Par sarunu, ka veltēt laiku, un kad noteikti, kad atklāsim Berčijas skvēru jauno, tad būsim ļoti pagodināti, es noteikti jums atsūtītu kādu ielūku. Jā, priekies. Jā, Berčija vesels. Tad taps manā dzīvē. Es tā saprotu, bez tā jau nebūtu tā monogrāfija tapusi. Nu jā, jo, redziet, bija domāts pēc tās grāmatiņas no Baroklis klastismam, ka būs nākošais līdz Pirmām pasaules karam. Bet dažādi iemesli pēc tas turpinājums neiznāca, un savāktais materiāls ar Berčiju vienkārši man gulēja perfokkartēs. Un tad nācas uzaicinājums no domas taisīt, un man ļoti ātri, pusotru gadu laikā, vajadzēja uzrakstīt, safotografēt vēlreiz visu pa jaunu, vēlreiz visus arī tos viņa plānus reproducēt. Un tas bija tāds ārkārtīgi strauši. Pārsteidzoši, ka jūs esat grāmatas autors un nevis kāds liepājnieks, jo tas ir vispārsteidzošākais. Jo mums ir, teiksim, kas tā ļoti nopietni to nodarbojas Liepājas Ilhaktiņš, es nezinu, varbūt es pazīstu, jā. Ar, teiksim, brīnišķīgs cilvēks, teiksim, tā, no viņas esmu daudz, kas man ir, teiksim, tādas zināšanas, un ko esmu centies, teiksim, kā saruna biedra, es no viņas esmu ļoti daudz iegūs. Tā arī. Liepāja kā tāda substance, viņa pazīst tā kā neviens. Zemgalietis arī iedzimts, kā saka, un viss Liepājniskais cilvēks, kāda es vienu varu iedomāties. Jā, augstākā mērā, jā. Un arī dzīvotajā. Jā, un arī dzīvotajā. Jā, īstajā mājā. Un tas stāsti galvenā. Jā, viņš dzīvo, protams, uz Tomu ielu, tas Berčija projekts kā nekā. Jā. Viena no interesantākām ēkām, kas ir. Jā. Nu, paldies jums liels tad. Paldies jums. Visu labu, un tad jau noteikti tiksimies Liepājā.